Sveiciens 20. 20. janvārī. 20 dienas jau šajā gadā. Neko negribējās filmēt, beigās saņēmos, domāju, labi, nav nekas filmēts. Jāuzfilmē, kaut kas jāpapļāpā, jāpastāst kaut kas. Kaut kas jauns. Šodien noskrēja 211 km. Lēnām bija stundai, cik stunda ar kapekām. Bet, bija labi. Sākumā labākais tas, ka no rīta pamodos. Vakar domāju, iešu skriet, no rīta pamodos. Nē, besis. Bet tad padzēru kafiju, kaut ko uzpīpēju, kad 40 minūtes tur kaut ko telefonā pabakstījos, tad domāju, nē, jāiet tomēr. Jo laiks arī kā vēst, bet, bez lietas. Domāju, nē, jāiet, paskriet. Aizgāju, skrēju. Labākais tas, kad tas jau bija pēc 10 kilometru, jau, kad aizgāju pāri. Un tā bija sajūta taču, tā bija tāda, likās, varētu vēl skriet. Lai gan zināju, ka tas tikai galvā ir tā, kad, liekas, kad varētu skriet, kā tad. Šeit noskrēju, atskrēju tur līdz mājām, kas sāk atsildīties, tā jūtu. Nē, tad vēl it kā nekas nebija. Tad vēl viss atsildījos, kaut ko aizgāju mājās. Mājās jau viss, ka viss jau bija apstājies. Tad jūtu kājas, bļāviens, tad tā uzreiz tā it kā tikko piesēdies, bišķi piecelies, tad jūtu uzreiz, kad sajūtu, kad, likās, kā tad varētu vairāk noskriet. Varētu kaut kādas vēl kaut kādas 5 varētu, varbūt arī pusmaratonu, varbūt izdotos, es nezinu, protams, laiks tur būtu nekāds, bet, un arī pēc tam es justos vienkārši atnākt mājā un vienkārši galīgi beigts. Bet, kaut kad jāmēģina būs. Kaut kad mēģināšu. Kaut kad ir. Kaut kā jāsaņemās un jāmēģina noskriet. Tas pusmaratons kā minimums. 20, cik tur tie 21-22 kilometri. Un šitas laiks īstenībā zina vislabākais, kā man, kad to mēģināt darīt, jo vasaras sezonā, tad ir. Tad vienīgi arī mēģināt tagad no rīta, tad tagad no rīta arī ir jau tik silts, kā man pa dienu tagad nav tik silts, cik vasaras periodā no rītiem. Līdz ar to sanāk tagad tu skrien, tu vismaz nevari pārkarst. Un te es vēl izdomāju vēl vienu interesantu fīču. Ja es mēģināšu to darīt, es tagad zinu savu tos apļus, apmēram. Un te es izdomāju, ka es varētu arī lai, ja saņemšanas, protams, tam varētu labu lietu izdarīt. Man tas aplis, kur iet, un tad, kad sākās noskriet, vienkārši man tas sanāk, ka 2 apļi tad būtu jānoskriet. Un te es vienkārši pirms uzsākt visu pasākumu, es ejot varētu nolikt mierīgi sirdi tur ceļmalā, ūdens pudeles. Jo otrā aplī tad jau gribētos tā, ka varbūt arī padzerties kaut ko, un man tur jau būtu ūdens stāvēt. Un mēs zinām, ka tur neviens neņem, jo tur kustība nekāda. Tur cilvēku nav, nekā tur nav. Līdz ar to varētu to arī izdarīt. Bet tas tāda. Fantāzija. Fantāzija, ko varētu. Jā, kādreiz uzlāks melnē, tad to izdarīšu. Jā. Arī vēl domāju sākumā braukt uz Lisabonu, pēc vēl nebraukšu šomēnes, nākamēnes. Un domāju vēl uz tur vienu uz outlet centru, tad domāju nav ko tērēties. Domāju, labi aizbrauc tagad tikai līdz veikalam un visu un uz mājām. Rekā parādīšu. Rekā ir. Kad jau ir redzēju, kad ir paisums. Kā paisums, rekā viss te man noiet. Noskrien visu ūdens. Bēgums. Tā viss šitā attek, jo šitā arī ir vajag no paisumiem un bēgumiem, vajag atkarīgā. Jo tad tikko ir paisums, tad nozīmē, ka okeānā tad tēžā ūdens līmenis ceļās, un no tēža šitā ir tēžas attek.
Un no tēžas te viss tad ūdens sajiet iekšā. Un tad, kad, protams, kad ir atkal okeāns atkāpjas, tad viss no tēžas ietek atpakaļ vairāk okeānā un viss šitās te figņas arī iztek ārā. Tālūk. Labi, visi, davai, turās līdz sakariem.